Klāt maijs, skaistākais pavasara mēnesis, kad svinam demokrātiju un cildinām Eiropas vērtības. Šodien, 1. maijā, mēs atzīmējam divus svarīgus notikumus Latvijas vēsturē. Pirmā Latvijas tautas vēlētā parlamenta Satversmes sapulces sasaukšanas 104. gada dienu un 20 gadus kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Zinot notikumu gaitu un raugoties atpakaļ ar šīs dienas acīm, esmu domājusi, kāds būtu izvērties Latvijas liktenis, ja pēc neatkarības atjaunošanas mēs nebūtu pievienojušies Eiropas Savienībai. Vai varat iedomāties, kāda būtu mūsu šodien, kāda izskatītos Latvija? Un kāda būtu Latvijas ekonomika, saistīta acīm redzot lielā mērā ar mūsu austrumu kaimiņu? Kādas būtu mūsu iespējas ceļot, strādāt, veidot mūsu labklājību? Dažkārt nākas uzdot šādus jautājumus, lai spētu novērtēt to, kas mums ir dots. Nav šaubu, ka Eiropas Savienība Latvijai 20 gadu laikā ir devusi ļoti daudz. Brīvu pārvietošanos dalību valstu robežās, vienotu tirgu, apjomīgas investīcijas, jaunas darba vietas, pieeju struktūra fondu finansējumam un piekļuvi Eiropas standartiem daudzās jomās. Tas viss veicinājis mūsu iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Vēl ir daudz darāmā, tomēr mums ar pateicību jāspēj novērtēt, ka esam daļa no 27 demokrātisku valstu kopuma, kas zina drošības, cilvēktiesību un ekonomiskās stabilitātes vērtību. Visa Eiropa, Latvija ir mūsu mājas, un ikvienam no mums ir pienākums rūpēties, lai šīs mājas būtu labākā vieta, kur dzīvot, šodien un nākotnē. Sirsnīgi sveicu svētkos!